Jā, man ir jāiet. Turi viņi necēl tikai augstā. Es nezinu, kas tas ir, man liekas, ka tā ir līda. Nē, asars. Ir. Jā, kačē. Ir. Pirmā šodienas zivs. Es teicu, uz čacerīti var paņemt asars. Urnu pie šitā te. Nu, nomierinies taču tāpat. Iztais no spīti un noliec ar vienu pirkstu Nē, to ir klāt. Tagad uzliec pirkstu tur. Lai redz. Nē, tad neredz centimetrus. Te noliec. Tagad paņem rokās uz kreiso sāni. Uz to puses vai skatās. Un tā, lai redz šito lēntu. Tā, tagad ieliec atpakaļ. Nu taču. Beidz spīrīt. Otrādi apgriez. Nu, tagad ņem un laid vaļā. Nu, peldi prom. Nu, tagad ņem un laid vaļā. Nu, peldi prom. Ir zivs, bet maziņš. Paņem sačuru. Tas ir asars. Labi, es ceļu iekšā. Pūs mērā. Visticamāk, mērīt 25. Uzliet paskaties. Uz 6. Počē. Tad tev jāpačais pielikšu piegurķi. Normāli. Tā. Jā, man šķiet izvilkt no ūdens. Labi, viss kārtībā. Tā. Piekasīties man. Nu, počē. Tavs tas aizstāja. Nu, taču redzams. Cipari jāredz. Nē. Počē, lai redz asaru un redz mani pietiek. Nu, sanāca? Jā, šī jāredz. Jā, un tagad. Nu, kreisā. Nu, viņš neko neredz. Jā. Dar? Jā. Tā, kreisā mums ir. Bet tad nekā. Garmiņa kalns, otrā diena, lielākās makšķernieku sacensības šogad, kas ir piedalās ar Normundu, Krusdēlu. Vakar paķērām asarīšus, citas divas nesanāca noķert. Bet ir forši, nu, aug rekur jaunā paudze, arī patīk makšķerēt. Tā patika vakardien. Ļoti. Baigi runīgais. Labi, šodien mēģināsim arī kaut kādu divu noķert, vai ne? Arvi, pastāsti par saviem sapņiem. Es nosapņoju, šodien ķīsītī būs 2 mēru līdzekas. Kāpēc 2 vajag 3? Un 3. mēs Baltazarā dabūsim. Osa, kā tev, Arvi, sapņi? Viņš varēja arī nosapņot, ka vinnēs eiro miljonārā. Tas rezultāts būs tieši tāds pats. Nu, pagaidi, nu ko tāds skepsis būs? Redzēsim. Gan jau būs. Labi, neatsakas. Es domāju, ka Baltiņa. Pagaidi. Bez pārbaudas. Nu, mēs fiksi izskriesim 2 līcīšus un tad uz daļnieku ar Donu. Labi, neatsakas vēlreiz.
O! Ir! No, ļoti Točna? labi. No, labi. Ir! Neievēl centrā. Maziņš būs, bet no labi. Pirmā līdaka. Jā! Pirmā līdaka. Nemēģis, bet tomēr. Načo! Bildu uztaisīšu. Načo! Tagad tu tik tiešām esi skaļs. No, smaidi. Pirkstu nesaskāpēt tur. Ir. Var priekš sevis nomērīt un atkaist. Nu, nomierinies taču. Žēl, ka nav 50. Nu, nav 50, var priekš sevis vienkārši nomērīt. Nu, kur tad? 45, 46. Man vēl ankurs jātur. Piesien viņu. Jo, ja jau bija kaut mēs te vēl pavirzīsimies. Kā viņu kāds ir mēģinājis ēst? Nu, vai arī noberzusies kaut kur. 45, nu blin, pēc vecajiem noteikumiem iet krastā. Kur to 45? 47? Nu 47. 47? 3 centimetri līdz mērām. Nu, bet forši tā pirmā līdz. Nu, jā? Tagad tik ar celi jāpietur. Vaļā un piesien pēc tam mūsu. Ej, prom! Nu pieķeries, tikai pasauc mammu. Man nevajag meitu, man vajag mammu. Ir līdaks. Bet maziņš. Nu, labi. Nu. Tas atkal 3 centimetri, tikpat cik viesturam. Kas tā par sakartību? Viņam tieši precīzi 47. Nu, ir tev 47. Garmin kauss noslēdzies, grandiozākās, lielākās sacensības Latvijā šogad, un man bija tas prieks startēt ar savu krustdēlu, kurš nenobijās. Startēt tādā pasākumā bez īpašas sagatavošanās, bez nekā bišķi patrenējāmies, tur vismaz kaut kādus pamatus, ko tur apgu vasaras iemācījās tīri labi ķert. Šodien sacensību laikā noķēru savu pirmo līdaku, tas nekas, ka zemmēra, bet pie visu tā līdaku necapes tieši viņam. Tika līdaka, par to man beigais prieks, viņš tur tāds azarts viņam bija, kad noķēra, jā. Nu, ko es varu pateikt, tāds forša pieredze Normundam. Man, protams, ar rezultātu neesmu apmierināts, bet mēs šoreiz negājām uz uzvaru, bija citi mērķi. Parādīt Jaunskungam, kā notiek copas sportā un ka tur, kur treniņos ķerās, tur pēc tam neķerās. Nu, minimālu uzdevumu izpildījām, asarīšus aizvērām, pie nekādām lielākām zivīm netikām, bet bija gan zemmēra zandarts, gan zemmēra līdaka. Nu, tad Normund pastāst par savu pirmo pieredzi makšķerēšanas sacensībās. Nu, man pirmā pieredze makšķerēšanas sacensībās sākās uzreiz ar grandiozākajām makšķerēšanas sacensībām visā Latvijā. Nu, pieredze bija ļoti laba. Ķērās gan asari, gan līdakas. Un piedevām noķēra savu pirmo līdaku. Zemmēra, protams, bet tik un tā pirmo līdaku Jā, savā dzīvē. Par to prieks, jā. Nu kā vispār ir tas azarts copas mačos? Ir. Un tāds adrenalīniņš vai ne, un viss ir. Jā. Labi, paldies tev, Normund, par dalību. Forši, ka izturēja abas dienas, un tad, paldies. Čau!